Nu, es domāju, tas nav nekāds atklājums, jo Krievija tāda tiešām ir visu laiku bijusi, un kamēr tā debīlā valsts pastāvēs, tikmēr viņi vienmēr kādam uzbruks, ja viņi pastāvēs šādā formā. Bet viņi laimīgi dodās uz savu noslēgumu, Krievija. Viņi aplausās Ukrainā. Tas liecina, kā viņi teica, 3 dienas līdz Kievai. Es Krievijas agresiju sakoju jau ļoti sen, jau kopš Čečenijas kariem. Un kā vēsturnieks arī skatos arī daudz senāk. Es teiktu, viņi var, protams, vēl izturēt 50 gadus, 60, bet šī impērija, viņa ir dabūjusi koņa darbības traucējumus, viņa mirst, viņi var kādam vēl uzbrukt, un viņi ļoti iespējams kādam uzbruks, ja viņus nenobendēs jau Ukrainā. Un tas vienkārši jādara. Protams, ka rietumos tas varbūt daudziem ir atklājums, ka tādas impērijas joprojām pastāv, jo tādām impērijām vajadzēja beigties pēc Pirmā pasaules kara. Lielākā daļa tāda veida impērijas beidzās pēc Pirmā pasaules kara. Šī impērija kaut kā ieguva otru dvešu ar Ļeņinu un no kaut kādām jocīgām idejām un pastāvēja jau 100 gadus ilgāk nekā viņai vajadzēja. Tagad tas brīdis ir pienācis, kad viņa mirst, vai viņa paspēs vēl kādu sakost. Mēs nezinām, un tas ir atkarīgs no rietumiem. Ļoti labi, ka viņi par to runā, bet mums nevajag gaidīt, ka tas mums kaut kādā veidā ir palielinājis. Mūsu iespējas atrauties no Krievijas ir pēc viņa iebrukuma Ukrainā ļoti samazinājušās. Bet mums ir jābūt gataviem, jo viņi var iekost, kas viņam trāpīsies par rokai. Tas tā kā traks suns, kurš trāpīsies, tam viņi iekodīs.